Vasarā jau sagaidīt pārbaudas lēmumu. Ilze Vēbere, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Kopš aprīļa sākumā Saeima pieņēma grozījumus krimināla likumā, paredzot atbildību jauno psihoaktīvo vielu tirgotājiem. Tā dēvētās legālo narkotiku bodītes vairs nestrādā. Un nav gan tā, ka spaiss vairs nebūtu nopērkams. Tas nogājis pagrīdē. To apliecina arī fakts, ka slimnīcās nekas būtiski nav mainījies. Mediķi aprūpē ikdienas nonāk spaisa dūmus sapīpējušies jaunieši. Šodien Rīgas domē notika jau 3. biedrības Stop Drugs atskaites konference. Sanākušie apsprieda to, cik veiksmīgi darbojušies viņu rīkotie reidi pa tā dēvēto legālo narkotiku bodītēm. Kopš pēdējās Stop Drugs apgaitas secināts, ka neviens no spaisa veikliņiem vairs nestrādā. Pārmetumi tika vērsti valdības un Saeimas virzienā par pārlieku lēno rīcību, lai apkarotu spaisa tirgoņus. Šī gada 3. aprīlī Saeimā vienā dienā uzreiz 2 lasījumos tika pieņemts likums par šo točku kriminalizāciju. Un tā bija pareiza reakcija no mūsu Saeimas deputātiem uz notiekošo. Bet jautājums, vai kas tāds būtu noticis, ja mēs neiegrieztu šo riteni? Sakritība varbūt, bet kāpēc tas notika tieši tagad, ja pirmais narkotiku veikals Rīgā atvērās jau 2007. gadā? Rīgas mērs uzsvēra, ka Saeimai jāpieņem tālāki likuma grozījumi spaisa izplatības ierobežošanai. Viņa prāt vislabākais modelis būtu augu maisījumu obligātā certificēšana. Pašlaik gan ir skaidrs, ka spaisa tirdzniecība nogājusi pagrīdē. To tirgo uz ielas, no mašīnām un internetā. To, ka spaisa izplatība aizvien ir augsta, apliecina arī fakts, ka ikdienu slimnīcā aizvien tiek ievesti jaunieši, kuriem vajadzīga mediķu palīdzība pēc indīgā dūma uzvilkšanas. Tas fakts, ka tagad spaiss tiek tirgot tieši pagrīdē, tas no vienas puses ir liels panākums, jo tagad tādā veidā mēs samazinājām to pieejamību. Jo agrāk bija kā jebkurš bērns, skolēns var ienākt praktiski kā narvesa, nopirkt un aiziet tālāk. Tagad viņiem vajag zināt, kā nopirkt, kam zvanīt un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tas pārdošanas apjoms būs jau mazāks. Tas ir viens. Tālāk darbs ir divām struktūram, valsts policija un pašvaldības policija, lai viņi saktu savu darbu cīņā pret tirdzniecību pagrīde. Lai cīnītos pret spaisa tirdzniecību no rokas rokā, tiesību sargājošajām iestādēm ritenis nesot jāizgudro no jauna, bet jāvadās pēc pieredzes nelegālā alkohola un narkotiku apkarošanas jomā. Savukārt Rīgas doma solās vasarā uzcelt vairākus sporta laukumus, lai jaunieši izvēlētos brīvo laiku pavadīt veselīgi, nevis narkotiku varā. Šim nolūkam pilsētas budžetā paredzēts 1 miljons eiro. Tuvākajā laikā tikšot izsludināts iepirkuma konkurss. Monta Bitenietis, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Pavisam drīz Latvijā sāksies siltā laika aktīvās atpūtas sezona. Siltums modina arī čūskas.